Zabiks. Tā saucas programma, ko pirms vairāk kā 10 gadiem izveidoja bankā strādājošais IT speciālists Aleksandrs Vladiševs. Toreiz viņam pat sapņos nerādījās, ka tā varētu kļūt pieprasīta visā pasaulē. Zabiks ir bezmaksas monitoringa datorprogramma, kas bāzēta uz open source jeb atvērtā pirmkoda izstrādi. Vai varbūt vieglāk būtu par to pastāstīt? Jā, pieņemsim, jums ir kaut kādas iekārtas, serveri, datori, un to nepārtraukta darbība ir diezgan svarīgs moments jūsu uzņēmumam. Jā, ar mūsu programmu mēs varam nodrošināt, ka, ja kaut kāda problēma parādīsies kaut viena no jūsu iekārtām, tad mēs par to ļoti ātri jums paziņosim. Mūsu produkts nodrošina nepārtrauktu monitoringu klienta iekārtam. Attiecīgi mēs gan savācam informāciju par iekārtu tekošu stāvokli, gan ļaujam veikt to datu analīzi, kā arī izpildīt kaut kādu iepriekš uzrakstītu komandu vai skriptu. Visvieglākais vienkārši pārstartēt serveri. Mums ir gadījumi, kad mūsu lietotāji kontrolējuši kaut kādus termometrus, kontrolējuši kaut kādu pilnīgi neparastu iekārtu, elektronisku iekārtu uzvedību. Ir uzņēmumi, kuri izmanto Zabiks, lai kontrolētu laistīšanas sistēmas. Vai patiešām visi tur lauksaimniecības lauki ir šobrīd tirmītri vai nav. Patiešām nevienmēr zinām, ko klienti dara ar mūsu programmu, un tas ir arī laikam open source plus, tā ka cilvēks var pilnīgi pielāgot to programmu savam vajadzībām, kā viņš tikai vēlas. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2005. gadā pakāpeniski auguši visi rādītāji. Pērn mājaslapas unikālo apmeklētāju skaits pārsniedzis 1 miljonu, bet programmas lejuplāžu skaits ik gadu palielinās par 30%. Skaitļi atspoguļo, ka ražīgi iesācies arī 2012. gads. Ja viens cilvēks ir pamēģinājis, viņam patīk, ka viņš vienkārši iesāka to otram, trešam, un tā informācijas par mūsu produktu arī izplatās. Šobrīd mūsu statistika rāda, ka mūsu programmu lejupladē virs 1000 reizes diennakti, jā, vai 30,000 kopijas mēnesi. Protams, tas nenozīmē, ka mums arī tik daudz klientu. Tomēr ir tā, ka lielas kompānijas, bieži vien tas ir lielas kompānijas, jā, viņi grib nodrošināties pret to, ka būs kaut kādi gadījumi, kad viņi nezinās, kā pielāgot mūsu programmu. Vai viņam vajadzēs kaut kādas tehniskas konsultācijas. Tas bieži arī ir tā, ka to kompāniju politika prasa tādu pakalpojumu esamību. Tad tie klienti, vai pareizi pateikt, lietotāji sazinas ar mums, uzzina, kādi pakalpojumi mums ir, ko mēs viņam varam nodrošināt, kādus labumus tas viņiem dot, un attiecīgi kaut kāda daļa no tiem lietotājiem kļūst par mūsu komerciālajiem klientiem. Ne par visiem no viņiem mēs varam stāstīt. Lieta ir tā, jo lielāks ir tas klients, jo lielāki mums ir līguma ierobežojumi, kuri neļauj mums izstāstīt par viņiem. Jā. Protams, mums ir daudzi klienti, par kuriem mēs varam tomēr stāstīt. Jā. Gan Latvijas klienti, un starp tiem ir ļoti daudzas Latvijas bankas. Lielas bankas, tie arī valsts ieņēmumu dienesta, Latvenergo, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, daudzas citas. Jā. Starp tiem ir gan mūsu klienti, gan vienkārši lietotāji. Pasaulē, pateiksim tā, viena no lielākām pasaules bankām ir mūsu klienti, tas ir Crédit Agricole, banka no Francijas, tādā naftas produktu pārstrādes kompānija kā Paribas no Brazīlijas, man liekas, ieņemot 3. vietu pasaulē. Daudzas citas, bet šeit es tomēr nevarēšu stāstīt ne nosaukumus, pat ne nozares. Tas ir viens liels birojs, jā, bet tomēr
formāli mums ir 2 tādas zonas vai 3 zonas. Viena ir programmētāju zona. Šeit mums atrodas gan serveru telpa, es to tomēr neradīšu, un šeit ir mūsu programmētāji sēž. Pie tam viņi arī dalās uz 2 grupām. Mums ir PHP programmētāji un C programmētāji. Vieni raksta par mūsu interfeisu, to, ko klients īstenībā redz. Cita grupa raksta tādus melnējus ekrānus, kurus neviens neko nesaprot. Kā jūs varat redzēt, mums ir tāds panelis, kurš saucas Agile Board. Te ir atzīmētas visi labojumi vai kaut kādas tur jaunas funkcijas, kurus jāizstrādā, un arī parādīts process, kā tas notiek. Jā, katrs uzdevums uzrakstīts katram programmētājiem, un kurš pārbauda, kurš uzraksta. Šeit mums Andri, kurš varbūt varētu daudz labāk par mani izstāstīt, kas īstenībā ir open source, jo diezgan daudzus gadus ir saistīts ar to. Open source sākumā, kad parādījās pirmās programmas, tad vispār tas bija pašsaprotama lieta. Kā tad programmas teksts var būt slepens? Inženieri viņu veidoja, un inženieriem raksturīgi parasti dalīties ar savām zināšanām. Nekas nav apslēpts, tur nav slepenu kādu aizmuguras durvi, pa kurām kāds varētu iekļūt sistēmā. Vismaz viss ir atklāts. Kas vēlas, var pētīt, kas vēlas, var modificēt, visu var apskatīt, visu var pielāgot. Tā skaitā arī nav obligāti jāprasa Zabiksam izgatavotājiem. Tas ir mums atļauja, vai mēs drīkstētu kaut ko tur pamainīt. Jā, tieši tas ir tas, kad brīvība ir ņemt, mainīt, pētīt, studēt to, izmainīt tālāk. Savas izmaiņas arī ir atļauts dot citiem. Jā, vienīgais ierobežojums no tādiem, kas lielam ierobežojumam ir tā, ka paņemot tādu kodu un pamainot un pielāgojot to, nedrīkst to kodu pēc tam komercializēt. Mūsdienās modernās tehnoloģijas ir ikdiena, taču jāceras, ka to visu radīs cilvēks. Zabiks izveidojis kompetentu un erudītu darbinieku komandu, kas nemitīgi palīdz uzņēmuma attīstībā. Studējusi RTU, datoriku un elektronikā maģistratūru, un pa vidu vēl Vācijā studēju gadu. Mācījos Āgenskalna valsts ģimnāzijā, pirms tam Brocēnu vidusskolā. Principā tā programmēšana mums jau tāda ģimenes lieta ir. 2 brālēni Amerikā strādā Forbes top kompānijās. Top 100, manuprāt, pirms tam viņi vienā strādāja, tagad katrs savā, bet, principā viņas, manuprāt, abas tagad ir top 100 kompānijas IT. Un brālis strādā pie saviem projektiem, tā kā mums ir laukos savu programmēšanas skola. Tad šogad labākais programmētājs no mūsu laukiem, no Saldus, ir no Drūvas precīzāk. Tas ir valsts olimpiādēs, tā kā tas tāds ģimenes lieta. Pašlaik tāds periods, kad ir jālabo kļūdas pārsvarā. Tas nozīmē tā, ka tur uz tās tāfeles tiek uzlikta lapiņa, kuru kļūdu tagad var taisīt kaut kādas vairākas lapiņas, un tad es izvēlos. Principā es neizvēlos, es ņemu vienkārši pirmo, kas ir. Un tad mums ir sistēma, mums viss nāk caur e-pastiem. Tad es redzu visu statusu. Principā šeit visa informācija caur lielākai daļai es pārskrienu pāri, bet es uzreiz redzu, kas attiecās uz manīm. Respektīvi ir kods, faili vairāki, ļoti daudz faili vairākās mapītēs. Un tad kādā no tām mapītēm ir vairāk veidu kļūdas. Ir pārrakstīšanās kļūdas, kur var vienkārši pārrakstīties, piemēram, kaut kādus indeksus nepareizi uzrakstīt, varbūt kaut kur nedefinēts mainīgais. Varbūt vienkārši funkcionalitāte iztrūkoša, varbūt kaut kāda konfliktējoša funkcionalitāte, kas principā it kā nav kļūda, bet galu galā, kad tu veic noteiktus soļus, tad beigās sistēma strādā ne tā, kā sagaidīts. Tā dienā sanāk kaut kādas atkarībā, cik tas sarežģītas problēmas, kaut kādas 2-3 problēmas atrisināt, attiecīgi, vai kā saka, code review, tātad pārbaudīt to kodu. Jā, savā ziņā tas, ar ko es te saskaros, tas ir tas, kad vēsturiski, un tieši tas, ka daudz programmētāji, viņš ir ļoti garš, tas kods ir, un tur ir daudz ko darīt, lai viņu uzlabotu, tieši uztaisītu skaisti, jo principā viņš strādā.
viss normāli, kā saka, ritenis uz priekšu ripo, bet, lai tas ritenis vēl labāk ripot, tur viņu var taisīt un pārtaisīt un uzlabot un padarīt viņu vēl labāku. Šeit mums notiek apmācības. Jā, tajā laikā mēs pasniedzam visu informāciju, kas varētu interesēt mūsu lietotājus. Mācām, kā pareizi, efektīvi lietot programmu, dažādus knifiņus parādām, to, ko varbūt ir grūti atrast dokumentācijā vai vienkārši tādas praktiskas lietas, jo katram ir tomēr sava sistēma, sava instalācija. Apmācības ir viens no mūsu ieņemuma avotiem, jā, un tas ir laikam trešais pēc popularitātes. Apmācības notiek pa visu pasauli, bet mēs arī paši braucam. Jā. Tagad mums ir plānots mēnesi ilga apmācības Beļģija. Mēs braucam uz ASV, Brazīliju. Tas ir viens no tādiem pieprasītākiem produktiem, kas mums ir. Ņemot vērā, ka Aleksejs ir tāds cilvēks, kurš visu to sācis, un viņam ir zināšanas pilnīgi par visu, jā, tad viņš ir tas, kā lai labāk pateikt, tas cilvēks, no kura jāmācās. Jā. Un mums vēl viens ir treneris, arī ļoti pieredzējušs cilvēks, profesionāls. Tad kompānijā strādā tikai 2 cilvēki uz apmācībiem, jo mēs ņemam to ļoti nopietni. Mēs uzskatām, ka apmeklējot mūsu apmācības, cilvēkam patiešām jādabūj tas perfektas zināšanas par sistēmu, lai viņu arī darba devējs varētu sajust, ka tā nauda, kura ir ieguldīta šajās apmācības, ir liederīgi izlietota. Apmācības maksā, pateiksim tā, diezgan dārgi, jā, bet, ja mēs salīdzinām ar to efektivitāti, ar kuru cilvēks pēc tam apmācībām var strādāt savu uzņēmumu, tad mūsuprāt, un to jūt arī klienti, tas diezgan ātri tā kā apmaksājas. Jā. Tāpēc gada mums notiek pāris 100 apmācības viena kursa un tikpat daudz otrā kursa. Tas nozīmē, ka tomēr uzņēmumi ir gatavi un ar mieru maksāt, jo efekts ir redzams gandrīz uzreiz. Jā, mēs 2,5 gadus taisījām jaunas programmas versiju. Beidzot izskatās tā, ka tā ir gatava. Attiecīgi mēs gribam to pasākumu nosvinēt. Tur vēl ir tāda lieta, ka mūsu vadītājs dažādas tur konferences apsolīja, ka ja versija nebūs gatava uz konkrētu datumu, jā, tad attiecīgi viņš apēdīs cepuri. Versija tomēr ir tā kā vēlāk iznākuša, un mēs mēģinājām viņam atvieglot to darbu un pagatavojam cepuri no šokolādes. Un tā ir atkal surprīze viņam, viņš par to neko joprojām nezina. Mums ir ļoti svarīgi, lai Aleksejs nepamanītu šo torti. Kamēr viņš pasniedz treningu, tad mēs to kamēr noslēpsim. Ну вообще. Я еще раз очень-очень-очень извиняюсь. Можно попросить вас на 3 минуты выйти? Alekseja attieksme ir tā, ka nauda nav tas svarīgākais. Ir ļoti svarīgi, lai tas produkts būtu viens no labākajiem, lai labākais pasaulē, lai darbs būtu interesants, aizraujošs, lai kolektīvs un tā atmosfēra, kura mēs dzīvojam, lai viņa būtu pēc iespējas draudzīgāka. Tur mums ir izstrādes daļa, šeit ir marketings un pārdošana. Un lieta ir tā, ka tas lietas ir tik atšķirīgas. Mēs nevienmēr saprotam, ko viņi tur dara, un viņi nevienmēr saprot, ko mēs tur darām. Ja? Un tad tie visi pasākumi palīdz tieši kā tā
apmainīties ne tikai to tehnisko informāciju, bet arī ar emocijām, lai tomēr mēs tā kā būtu draudzīgāk un vairāk dalītos ar informāciju. Mēs svinējam dzimšanas dienas, viennozīmīgi, viss notiek šajā virtuvē parasti. Nesen, kad visa laika Latvija mums tīrīja Latviju, tad attiecīgi mēs arī piedalījāmies, bicernieku trase mūsu komanda strādāja. Un rīt mēs kopā brauksim uz Juglas patversmi, palīdzēt tur nedaudz tā kā ar suņiem, iztaigāties, varbūt kaut kādas barību atvēst, tādas lietas. Jā, mums arī ir tā kā kaut kādi braucieni, kur mēs tā kā mēģinājam komandu salīdot, pieņemsim, tas mums ziema notīkā, tad saucamais team building, jā, un arī šajā vasarā arī tas pats pasākums plānots. Līdz ar apgrozījuma pieaugumu palielinās arī uzņēmuma darbinieku skaits. Pirmajā darbības gadā apgrozījums bija nepilni 20, bet pērn jau 460 000 latu. Aleksejs sākumā bija vienīgais Zabiks darbinieks. Šogad kolektīvā jau 22 cilvēki, un viņu vidū arī 2 Japānas pilsoņi. Viņi specializējas vairāk uz Japānas tirgu. Un attiecīgi visi pārējie darbinieki nodarbojas vai ar izstrādi, vai ar tehnisko palīdzību, konsultācijām, treningiem un pārējo. Tad tomēr lielākā daļa ir tie tehniski cilvēki vai programmētāji. Šeit atrodas otra puse no mūsu ofisa. Tas ir marketings un pārdošanas daļa. Ja marketings atrodas šeit, kā jūs redzētu, ir viss apkārt un nekas nav tik gluži pa plauktiem salikts, tad pārdošanas daļa mums ir daudz akurātāka. Un šeit strādā mūsu Lena, pārdošanas virziena vadītāja, kura varbūt jums arī vairāk varēs pastāstīt par to, kā mēs pārdodam, kam mēs pārdodam, cik bieži un kāpēc. Bizness sākās ar pirmo jautājumu. Mums katru dienu ir aptuveni 20 jautājumus, pieprasījumus, tāpēc, ka sistēma ir ļoti populāra. Un cilvēki profesionāli to lieto gan lielos uzņēmumus, gan mazajos, kur, piemēram, 1-2 cilvēki. Un mēs gribam palīdzēt atbildēt praktiski uz visiem jautājumiem, tāpēc, ka katra jautājuma mēs redzam potenciālu klientu. Un kad jau ir kontakts un ir dialogs, tad mēs varam atbildēt, palīdzēt un pēc tam piedāvāt servisu. Apmācību, konsultāciju. Mums ir dažādi līmeni. Piemēram, visvienkāršākais ir bronza līmenis, visaugstākais ir enterprise. Protams, cenas ir ļoti dažādas. Un tā kā mums ir ļoti plašs klientu klases, tad visi 5 līmeņi ļoti labi strādā. Tā ir liela atšķirība no citam produktam, tāpēc, ka mūsu produkts ir bezmaksas. Tāpēc vajag strādāt ļoti precīzi un profesionāli. Tāpēc, ka cilvēks var lejuplādēt un pēc tam aizmirst par mums. Nav tāda veida, kā mēs tev dosim produktu tikai tad, kad tu mums samaksāsi. Nē. Viņš var paņemt produktu, un ja nav ļoti, ļoti laba servisa, tad viss. Mēs savu klientu varam pazaudēt. Tāpēc mēģinām atbildēt ļoti ātri. Arī, kad zvana no ASV, arī atbildam. Strādājam vakaros un arī pa nakti. Dažreiz 2-3 reizes man zvana personīgi no ASV, vienmēr mēģinu atbildēt. Ir ļoti grūti. Tehniskie, tāpēc, ka cilvēki, viņi negrib lasīt. Viņi grib piezvanīt no ASV pa nakti. No viņiem ir vakars. Un uzzināt visu vienkārši. Tad labs servis, protams, ir labs sākums lielam biznesam. Ja skatās kaut kādiem tur, amerikāņiem pamatā, tad viņiem ir tas apmēram tas darba stils un komunikācijas stils, kā sazvanīties 3 reizes dienā, kad pie jums, vai es varu pie mums atbraukt apmēram nākamnedēļ. Protams, no Eiropas mēs pie viņiem aizbraukt vienkārši ciemos tā parasti nevaram. Viņiem ļoti patīk šī rīvēšanās savstarpējā un tā tuvā komunikācija. Un, protams, tas, ka varbūt nedaudz reizēm arī, kur tāda Latvija vispār ir. Lai gan šajā vidē tas varbūt ir mazāk nekā citās sfērās, tā domāju, jo ļoti daudz kas var notikt attālināti. 97% no uzņēmuma apgrozījuma veido eksports. Visvairāk Zabiks pakalpojums izmanto Ziemeļamerikā.
Tāpat lielu daļu veido Japānas un Eiropas tirgus. Latvija uz kopējā pasaules fona sastāda mazu daļiņu, bet uzņēmēji par to neuztraucas. Latvija nedod tik daudz, tie var būt 3%, varbūt ap to ciparu kaut kur, ja? Bet mēs tomēr uzskatām, ka tas ir mūsu valsts, mūsu teritorija, ja? Un mēs ļoti mēģinām šo tirgu attīstīt. Pie tam tas nenozīmē, ka šeit nav intereses, vienkārši interese pārējai pasaulē ir tik liela, ka tas ir tāpat kā salīdzināt Latviju ar pārējo pasauli. Mēs noteikti neesam 5% no pasaules teritorijas. Ja? Tāpēc man liekas, tas ir diezgan tā kā naturāli, tā proporcija. Es domāju, ka Latvija nav tādu stipru konkurenci. Pasaulē, jā, mums ir konkurenti tādi kā Nāģijos, citi open source risinājumi, protams, ka ir, bet Latvija mūsu reģiona ne. Runāt par to, ka mēs esam labākie, viņi ir sliktākie, man liekas, tas nav mūsu līmenis. Mūsu līmenis ir pierādīt ar tehnisko informāciju, ar datiem, ar cipariem un screenshotiem. Tāpēc, kā tehniskie cilvēki, viņiem nepatīk tukšas runas. Ja tu vari pierādīt, ka tev ir tāds un tāds performance, ka tava sistēma strādā tajos apjomos, un viņa strādā ļoti labi, un vienas sekundes laika viņa var izdarīt to, un tu vari pierādīt. Tad nevajag nekādus tukšus apsolījumus un lielas marketinga kompānijas. 75% no klientiem, kas vēlas izmantot Zabiks apmācības un sistēmas apkalpošanu, paši sameklē uzņēmumu. Pārējos IT uzņēmumus piesaista, piedaloties dažādās izstādēs. Nevajag tukšu mārketingu, nevajag tērēt naudu pavelti. Tāpēc, ka to ļoti, ļoti vienkārši pārbaudīt. Un arī tajā pašā laikā ir ļoti vienkārši atrast informāciju internetā. Ja būs kaut kāds disasters, ja būs, piemēram, neprecīza informācija, tad blogos, Twitterā uzreiz būs patiesība, un to būs ļoti grūti paslēpt. Zabiks lietotāji internetā izveidojuši speciālus fórumus, kuros kopīgi apspriež sistēmas iespējas, komentē un dalās pieredzē. Pirms pāris gadiem kāda izdevniecība Zabikstiešu vidū centīgi meklējuši kādu, kas var uzrakstīt grāmatu par Zabiks produktu, un atradusi Rihardu Olupu. Saņēmu jautājumu, vai jūs interesētu šāda lieta, palūdzu papildu informāciju, dabūju papildu informāciju, kurā bija teikums apmēram, vai jūs vēlētos pievienoties mūsu autoru kolektīvam. Es tā sapratu, ka tas nozīmē, ka viņiem jau ir kolektīvs šīs grāmatas rakstīšanai, man būs jāuzraksta 2, varbūt 3 nodaļas. Jā, ok, pievienošos. Tad lūdzu atsūtiet, ko jūs domājat tātad par visām nodaļām un visu. Tad kaut kā šita tā negodīgi, bēdīgi teikt, nē, piedodiet, atvainojiet, es jūs pārpratu. Un, jā. Patiesībā es domāju, tas ir viens no tiem lieliem stimuliem, kāpēc strādāt mūsu uzņēmumā, jo, manuprāt, tas vienmēr ir tā kā grūti, tu kaut ko uzrakstīt, tu jūt, ka tas ir labs produkts vai laba lieta, bet tu zini, ka tu izmanto tikai tu un varbūt kāds draugs blakus. Jā, bet kad tu zini, ka, pateiksim tā, pēc mūsu ļoti pesimistiskiem tādiem novērojumiem, ka mūsu programmu izmanto vairāk nekā 50,000 lietotāji visas pasaulē, jā, tad attiecīgi tas ļauj domāt, ka patiešām to nelielu funkciju, kuru es uzrakstīju, tagad novērtēs tik daudz cilvēki un to novērtēs tieši ļoti pozitīvi. Jā, mēs, protams, ar to informāciju dalāmies ar visiem uzņēmuma iekšā, ja? Jo vienmēr ir patīkami zināt, ka ja tu redz kaut kādu ražojumu, kas stāv uz plaukta, vai kaut kādu pakalpojumu, kur ir ļoti plaši pazīstams pasaulē, ka tas var būt pakalpojums vai produkts, nepateikšu, nebūtu bez tavas programmas, jā, varbūt vienkārši nebūtu tik labs. Ja nebūtu tādas programmas. Jā, un attiecīgi tas tomēr dod to stimulu un interesi strādāt tādu uzņēmumu. Es jūtu tādu kā
varbūt kā misijas apziņu. Tas man patīk, kad saņemt arī kāds pasaka paldies pavisam nepazīstams cilvēks, teiksim, no Ķīnas vai no Japānas, kad viņiem bijusi kaut kāda kļūda, viņš ir iesūtījis kļūdas ziņojumu, ka lūk, zabiksājums kaut kas tur nepareizi strādā. Tad tā kļūda, ka es, teiksim, izlaboju to kļūdu, un cilvēks pateicās, priecīgs, ka tagad viņam ir labi, viņš tā kļūda ir izlabota, un arī līdz ar to visiem pārējiem viņa ir izlabota arī tā kļūda. Šeit es varbūt vairāk redzu tādas iespējas izcelties, piemēram, kaut kādā brīdī, kad mēs pabeigsim šo posmu un sāksim veidot kaut ko jaunu, tad jau parādīt tās iespējas tieši radīt kaut ko jaunu un, kā saka, pārsteigt lietotājs, wow, šis strādā daudz ātrāk, wow, tādu funkcionalitāti, baigi forši, kas to ir taisīs. Toms no Zabiks. Ja, piemēram, es dzirdu, ka kāds klients, piemēram, 100 000 objektus uzrauga ar Zabiksu. Tas motivē.